Labdieniņ, dieniņā! Gribēju te izstāstīt, padalīties ar savām pārdomām par bailēm. Te kaut kad bija ierakstījis video par to, ka bailes ir tāds kā lielākais šķērslis mūsu dzīvē, jo baidoties mēs ļoti daudz dažādas iespējas palaižam garām. Tad šajā reizē gribēju pastāstīt, kā bailes izmantot savā garīgajā attīstībā. Divi gadījumi. Viens tāds diezgan nozīmīgs, priekš manis vispār, teiksim, atskatoties atpakaļ liekas diezgan smieklīgi, bet, tāpēc arī es gribu izstāstīt, jā. Jo daudz gadījumu, kas ar mums notiek, viņi ir, teiksim tā, ar humoru piepildīti tikai laikā atskatoties, jā. Tad pirmais gadījums, kur es tā rītīgi nobijos, bija kaut kādus gadus atpakaļ, kad es vēl Madonā trenēju jogu. Man viens pāris vīrs sieva veda atpakaļ uz mājām, un pa ceļam es biju nodomājis vienā svētkalniņā palikt pa nakti zem klājas debesis, jā. Un kurināt uguni visu nakti un meditēt, jā. Braucam, tieši tuvojās tas svētkalniņš, nogriezāmies uz zemes ceļa, jā. Un pamalē tādi milzīgi tumši negaisa mākoņi nāk tā kā uz mūsu pusi. Es viņam saku, apturiet šeit, es aiziešu, tur nav tālu, kaut kāds kilometrs līdz tā vietai. Viņi saka, kur tu iesi, mēs tev aizdīsim uz mājām, taču negaisa tuvojās. Un es tajā laikā biju salielījies grupā, kad es varu mākoņus izbīdīt, kas ir patiesība. Principā es to varēju un arī šobrīd ar to nodarbojos, tad, kad man ļoti vajag. Un tad, kad man ir īpaši augsta, teiksim, garīgā frekvence, jā, tad, izdodās. Un es domāju, tur tie negaisa mākoņi, jā, kaut kā gan jau. Bet es nebiju ņēmis vērā vienu faktoru, ka tas ir pērkonītis. Un pērkonītis tā ir tāda enerģijas jaudīga, jā, kurā nav nekādā cilvēka enerģijas pakļautībā vai ietekmē. Lūk, labi, viņi man izlaida un tā, es domāju, tagad aiziešu līdz svētkalniņam, iekošu uguns, kur tā arī izdarīju. Aizēju. Un, nāk aizvien tuvāk, es tur kurinu to ugunskura un tā. Un tas negaisa tā ļoti intensīvi. Citreiz ir tā, ka viņš pienāk tuvāk un nostājās un tā kā nenāk tuvāk. Kaut ko gaidīdams, jā. Man bijusi tāda situācija, kad bija ļoti svarīga saruna viena mežā pa garīgām tēmām ar vienu cilvēku, kur es biju novietojis, teltī, jā, uz kaut kādām pāris dienām dzīvot, jā. Tad bija tā, kad mēs sēdējām ārā, runājāmies un negaisa nenāca pāri. Gaidīja, ka mēs beigsim sarunu. Tā, kad mēs beidzām sarunu, tad sākās lietas gāzes. Es domāju, šajā reizē arī kaut kā gan jau sarunāšu, un es uzsāku kaut kādas savas darbības, tur sāku griezties ap savu asi, kaut ko tur dziedāt, dainas, un tā nekas nelīdz. Un tāds negaiss tieši nāca pāri virs gals, un es esmu uz kalna, man ir visādas bļembas sakarināts, jā, metāli, sudraba un pulkstens un kas tur vēl, un telefons ieslēgts un vēl. Labi, es to visu noņēmu nost, ieliku somā, bet, tādas lietas gāzes sākās, un tā kā nekāda grāviena sākumā nebija. Vienkārši nāk pāri melns, vienkārši palika tumšs viss apkārt. Un tādā brīdī es sapratu, ka tā mana lepnībiņa, ka viņa tā kā tiek pamazām iemīta zemītē. Un pēkšņi tā kā lode, tāda pērkona lode gar man tā nolido, bet tāds svilpiens, tāds un tad
sprādziens. Un pēkšņi man zemapziņas atmiņas, es kaujas lauku vidū, viens pats, vienīgais izdzīvojušais. Un visapkārt vienkārši blieži no visām pusēm patiešām sākās arī tie zipšņi, sākās viss pērkona grāvieni nenormāli, turpat blakus kaut kur spēr. Un tanī brīdī es rītīgi nobijos. Es tā nobijos, ka es nogulos Dandavatā. Dandavats ir tāda guļoša pozīcija ar izstieptām rokām, kurā tu, teiksim, hinduismu tajās tradīcijās, ja, tu tā kā šajā pozīcijā noguļoties pie altāra, tu izrādi galējo cieņu, tādu super augstu līmeņu cieņu, ka tu esi zemāks pa zāli. Tas bija pirmais, kas man nāca prātā. Es nogulos šādā te pozīcijā, Dandavatā, un sāku lūgt Dievu. Un es atcerējos visus savus kaut kādas tādas nedarbus, ko es esmu darījis šajā dzīvē, un visus savus kaut kādas negatīvos stāvokļus, ko es cilvēkiem varbūt ne tik labi darījis, un tā signalizācija te strādā. Te noskrien kaut kāds zeķis garām, un uzreiz taurēt sāk. Nu, lūk, un es tādā, bet ļoti patiesā slūksnes stāvoklī. Es gulēju, es nezinu, minūtes 15, un tas laiks velkās, tās 15 minūtes, tas ir tā kā, es nezinu, tā kā stunda, un tā kā vairāk. Pilnīgi slapšs, cauri izlīs slapšs, uz katru manu lūksnu, perifērijā es redzēju tālumā tā kā zīpšņus, tā kā atsaucība tāda, kas sāk jau pat sarunāties, es jau no tā nervu sasprindzinājumu es sāku sarunāties ar šo spēku, ar šo pērkonu spēku, es sāku sarunāties ar pašu pērkonu, un viņš man atbildēja caur zīpšņiem, vispār pilnīgs klusums apkārt bija, tāda zīpšņi, kaut kur tālumā, jā. Un faktiski tā bija mana pirmā, viena no visjaudīgākajām grēksūdzēm vispār manā mūžā. Ja kāds tādu terminu izmanto grēksūdze, jā, un ja tur kaut kādā maiņā, tur kaut kādam drošības dienestā Dievu pārstāvim, ja, izsūdzēt grēkus, tad tik patiesu grēksūdzi augstāko spēku priekšā es vispār dzīvē nebiju piedzīvojis. Un tas man deva, pēc tam tas pērkons aizgāja un viss norimās un tam līdzīgi, bet es biju laimīgs, es biju tīrs, es biju atbrīvots. Es biju atbrīvots no lepnības, atbrīvots no visiem tiem grēkiem vai kaut kādiem grēciņiem, ko es biju darījis. Un tanī brīdī es sapratu, ka redz, kā šīs te bailes, kādam varbūt, viņš tur varbūt būtu lēkājis vēl ar paceltām rokām tur dejojis tajā lietas gāzē un nebūtu nobijies, jā. Bet manā gadījumā tās bailes nostrādāja kā pareizā atslēga, kura mani rezultātā pacēla pāris pakāpes augstāk tajā apziņas stāvoklī, kurā tev rodas pietāte pret dabas spēkiem, stihijām, kurā tu esi atbrīvots no lepnības un tad, kad tu esi piedzīvojis patiesas emocijas, vienalga, vai tas ir caur bailēm, vai tas ir caur citādiem stāvokļiem, ja? Tā ir tā faktiski īstā dzīves garša, kura uz daudziem gadiem tev dod tādu kā enerģiju, var teikt, jā.
Un pēdējais gadījums tagad aizvakar. Man zvana draugs, adekvāts cilvēks, advokāts. Viņš saka, klausies, man uz telefonu atnāca brīdinājums par anomālu dabas stihiju, kas būs tieši tavā galā, kur tu atrodies šobrīd. Viņš saka, tev atnāca paziņojums uz telefonu? Saka, neatnāca. Viņš saka, nevar būt, visiem atnāca. Saka, man neatnāca. Viņš saka, baigais negaiss būs ar milzīgām vētrām tam līdzīgi. Labi, es internetā skatos, tur Baltkrievijā vēl kaut kur baigākās stihijas bijušas. Es domāju, ārprāts, ka šitas te nāks pār, man tur lielie koki pie mājas. Es domāju, reāli, ka mauks virsū, tad maz neliksies. Un es tā kā ar prātu jau sadomājos visu kaut ko, ja? Un paralēli es apzinos to, ka tas ir mans prāts, kas visu to scenāriju uzbuž tagad šobrīd. Jo faktiski ir tāda viena lieta, kad tas tavs prāts, viņš spējīgs pievilkt arī šādu situāciju, pat ja tā situācija nav iespējama, respektīvi pat ja nav paredzēts kaut kāds katastrofāls moments, tu ar savu prātu, ar savām tām bailēm, tu vari pievilkt vēl vairāk šādas situācijas, Un es tā kā to apzinos, bet tomēr ne kaut kāda drošības pasākuma, tur mašīna iedzen laukā, tālāk prom no kokiem. Tur sagatavoju savu jostu somiņu, tur dokumenti, tur mugursomu, tur kompjuters, tā jau viss tā kā noliek jau maliņā jau, ja kas tad uz mašīnu un bišķiņ pabraukšanos vēl tālāk, Un pašam smieklis nāk, un es apzinos to, ka tas ir, tas tikai galīgi garām vienkārši, ko es daru šobrīd, bet, laikam vajag kaut kādu tādu akšanu, Tad aizēju gulēt visu, un diezgan ātri parasti izdodās aizmigt, es aizmiegu, un 3 naktī reāli visa pamala, tur baltas gaismas un dārdoņas, bet tās dārdoņas tādas, kad zeme vibrē, burtiski liekas, ka kaut kāda zemestrīce sākusies ir. Un es saprotu, ka, nāk tagad, tieši nāk pāri arī, un kā man tas draugs vēl teica, tieši tajā manā rajonā vistrakāk būšot. Un mani pārņem tādas mērenas bailes šoreiz, jo es jau saprotu, es visas lietas saprotu, apzinos, man tā kā ir pieslēgums, un es arī tajā pieslēgumā jūtu, ka nekas tā kā nebūs, bet tomēr nē. Tomēr vajag kaut kādā veidā kaut kāds drošības pasākums veikt. Es pieceļos sēdu, sakārtoju gultu, saklāju, apsēžos uz spilventiņu, jogas, sakustoju kājas un sāku skaitīt dainamātras. Skaitu dainamātras un pamazām es jūtu, ka manī ienāk šis te mūsu tālo sēņšu spēks. Es jūtu, kā pamazām attīrās man šī te ego prāta struktūras, viņas attīrās. Es jūtu, es iegūstu pilnīgi stabilitāti un mieru. Tikmēr jau tas pērkonīts pienācis pavisam tuvu. Un man ir tāda paļāvība un dziļi iekšējs prieks par to, kad, ja šajā brīdī, piemēram, kaut kas notiek, tad tas viss ir ar Dievu ziņu, un tam ir jānotiek, un tas nav tāpat vien. Kad visām šīm katastrofām, ja es esmu šādā apziņas stāvoklī, ka es viņas pieņemu kā pašsaprotamu faktu, un ko jūs domājat, tas negaiss, viņš pilnīgi pierimst. Viņš pierimst un aiziet. Praktiski, es nezinu, viņš pazuda vienkārši, jo kaut kur pulkstens 4:30 es sapratu, kad jau gaisma, viss kārtībā, es izgāju ārā, paskatījos, vispār nekas. Tad es uztaisīju jogas vingrinājumu, savu kaut kādu stundiņu pavingroju. Tā kā šie te 2 gadījumi, ir daudz tādu gadījumu, man dzīvē, kur es saskaros ar bailēm, bet šīs bailes, tāpatās kā es stāstīju jums par to, kā jūs kaut kādas redzes halucinācijas varat izmantot savā šamaniskajā ceļojumā,
un komunicēt ar tām halucinācijām, nevis baidīties un bēgt no viņām, ja, bet tieši caur bailēm pāriet uz komunikāciju. Tāpat tās arī šie te gadījumi, ja, viņi tā kā tu atver tās baiļu durvis, ieiet droši iekšā, un tādī brīdī tikai var notikt kaut kādas izmaiņas, ja. Šīs bailes ir kā atslēgas. Vispār jebkura veida bailes, bet, protams, ja iet runa par destruktīvām bailēm, kuras vienkārši uznāk un tu ar viņām netiec galā, viņas ir destruktīvas, viņas neko nedod un viņas tikai bojā nervu sistēmu, ja, no tādām jāatbrīvojās, ja nav pietiekoši daudz saprāta, lai apzinātos, kā viņas izmantot savā labā, ja. Tā, kad vēl viens, kā lai saka, vēl viena atslēga, vēl viens darbarīgs jūsu uzmanībai, un ja jums kādreiz uznāk tādas eksistenciālas bailes no nāves, bailes no vēl kaut kā, tad atcerieties, ka tas jums ir dots, lai jūs pakāptos augstāk, nevis lai jūs nogramdētu kāds, bet Dieviņš šeit visu ir izveidojis tā, lai mūs paceltu, nevis gramdētu. Jā. Tā, kad esam drosmīgi, esam brīvi no dažādiem pieslēgumiem, ietekmēm, jā, un ejam savu taku, ejam savu dzīves ceļu, un palīdzam pārējiem cilvēkiem pacelties augstākā apziņas līmenī un visai šai civilizācijai tikt ārā no tā pūru, kādā mēs kā sabiedrība esam iestiguši. Lai jums labas dienas, ar Dieviņu sanācām, ar Dieviņu šķiramies līdz tā reizītē, līdz citai dieniņai, ar Dievu palīgu.